Čau! Čau! Man sauc Krišāns. Man sauc Nansija. Un mēs šodien pastīsimies visādas lietas par un ap skaistumu kopšanu. Eju, kas tas ir? Oh, wow! Eju, viņš jau mums runā. Nansija, esat gatavi? Esam gatavi. Vai var izmantot ādas kopšanas līdzekļus ar beigušies derīguma termiņu? Es teiktu, ka vispār nē. Varbūt viņam efektivitāte zūd. Es teikšu, ka nevar. Var, taču pastāv iespēja, ka šī ādas Tas, ko mēs runājam. aktīvās sastāvdaļas var nebūt tik efektīvas, kā saka. Jā, ir. Pēc zobu tīrīšanas ir jāskalo mute. Es to nedaru. Jā? Es to nedaru. Es saku, ka nav jāskalo, bet es skaloju. Nav ieteicams. Skalojot muti pēc zobu tīrīšanas tiek samazināta profilaktiskā iedarbība. Super, nu pagaidām mums diezgan labi iet. Ansija Krišāni, padalieties ar savu beauty hack. Oh, wow! Šausmas. Wow! Mans beauty hack ir vienkārši smaidīts. Nomazgāju ar gēliņu vai make-upu noņemu ar micelāro ūdeni, kad es tur vienkārši smērēju mitrinošo krēmu. Un tad kļūst tik skaists kā Nansija, dari tieši to pašu. Tad arī tu un tu un es, mēs varēsim kļūt. Nē, bet... Kuru skaistumu produktu būtu jālieto ikvienam? Es saku mitrinošu krēms vienkārši. Jā, es piekrītu. Roku krēms. Krēms, stili, tas vēl aizvien ir krēms. Sejas krēms vai roku krēms. Vienkārši mums vajag hidrēties. Kāda ir pareizā sejas līdzekļu uzklāšanas secība? Un es tagad skatos... Secība? Tas ir svarīgi. Secība. Es sākšu ar toniku. Jā, šī ir man secība. Zini kā, es pirms mēs apklājam pareizi atbildi, es par secību reāls, viņu liku tā tīri uz. Man liekas, ka diezgan tuvu klausies. Jā. Nav tā, ka liela viss bija nepareizi. Vienu lūpu krāsu var uzlikt vidēji 200 reizes. Kā ir vairāk vai mazāk? Kā tev liek? Es teiktu mazāk. Es saku vairāk. Lai atšķirība ir, jā? Nu, vairāk. 293. Izaicinājuma laiks. Jums uz galda ir lūpu krāsa, zobbakstāmie kociņi, jā, kur ir pistācijas un saulesbrilles. Kā jums šķiet, kā šos priekšmetus var izmantot kādam beauty hackam? Es reāli nezinu. Pagaid, man plafumu tierēt. Re? Šis ir 5-minute craft, vai ne? Pagaid, uzliec, viņas tas strādā? Jā, protams, ka strādā, tad tu trakses. Eju, labenieks! Ok, viens ir. Jā, mums ir viens hacks izdomāts. Tad ko mēs varam darīt ar lūpeni un ar zobbakstāmo? Tad reāli šo pistācijas rieksni mēs varam izmantot kā vāciņu. Wow, tiešām! Un viss ciet. Iebāz man te. Jā, jo kabatiņā mēs ieliekam pakraties un tagad izņem no kabatiņas ārā. Jā. Pavirši ņemu. Jā, un mums ir. Ar mūsu visu vāciņu. Un tagad, kad mēs gribam, un tas strādā, un noņem vāciņu nost. Uzkrāso. Visu, ko mums vajag uzkrāsot. Aiztaisam ciet. Uzliekam apakaļ vāciņu. Tiešām. Vēl ir. Bet es neesmu izmantojis zobbakstāmo. Bet nav viss jāizmanto. Uzkrāsam te lūpu. Ar šito heku. Tev, ja man jau ir lūpkrās. Ja? Nu, tavai? Tā tos gatavs, mīļā skatītāji. Ui, iebrauc jau. Niet uz smukus taisīs. Moši tā kā nerunā. Aiziet tā augšā, tur tagad tā. Aiziet tā hameno. Jā. Fantastiski. Ir, jā? Bet atstājis tā zobi. Es esmu notīrījis veiksmīgi lūpkrāsu ar šiem beauty visiem piedramiem. Tas bija arī viss. Viss, paldies par dalību, paldies jums, paldies, ka jūs skatījāties un cerams, ka jums noderēja kaut kas no šī un drusciņi pasmēdījāt un pasmējāties. Un tiekamies rimītī. Tiekamies rimčukā, pērkam visādas lietiņas un krāsam lūpiņas. Jā. Čau!